Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds, kur mēs turpinam apskatīt Mateja evaņģēlijā atrodamo Jēzus kalna svētrunu. Un šodien mēs lasām Mateja evaņģēliju 5. nodaļu 25. un 26. pantu, kur Jēzus saka: esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi, es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo ārtavu. Jēzus runā laikā, kad parādi un konflikti bieži beidzās tiesā. Ja cilvēki nenokārtoja lietu laicīgi, viņus varēja iemest cietumā, līdz viss tika samaksāts. Un cilvēki saprata ļoti konkrēti. Konflikts ir tiesa, tiesa ir sods, sods ir cietums. Bet tieši tādā pašā veidā strādā garīgi principi, ka neatrisināti konflikti vienmēr ved uz sekām. Jēzus šeit nerunā tikai par juridisku situāciju, viņš runā par sirds stāvokli, jo aiz katras lietas Mateja evaņģēlija 5. nodaļā stāv sirds. Un ziniet, tas nav tikai par cilvēkiem, tas ir par mūsu attiecībām ar Dievu. No vienas puses Jēzus runā par konfliktu ar cilvēkiem, bet dziļākā līmenī šis pretinieks var simbolizēt arī tavu nepiedošanu, arī tavu rūgtumu un arī tavas dusmas. Un Jēzus saka: puiši un meitenes, sakārtojiet šīs lietas, kamēr vēl ir laiks, kamēr jūs vēl esat ceļā. Kas tad ir ceļš? Tas ir mūsu dzīves gājums. Un kas tad ir tiesa? Tiesa ir tas brīdis, kad mūsu acis aizvērsies, mūsu sirds beigs pukstēt un mēs stāsimies Dieva priekšā. Un kad šis ceļš beigsies, vairāk nevarēs izlabot neko. Bet mums vēl ir laiks. Bet šis laiks nav mūžīgs. Rītdiena mums nepieder. Tāpēc tas, ko tu vari izdarīt šodien, izdari to šodien. Un iespējams, ka Dievs uz tevīm runās izlīgt ar kādiem cilvēkiem, un tu iemantosi brīvību no cietuma, jo cietums nav tikai fizisks. Vislielākais cietums ir šīs neatrisinātās lietas mūsu dzīvē. Kad cilvēks ir rūgtuma pilns, nepiedošanas pilns, kad viņš nespēj priecāties, kad cilvēks patstāvīgi domā par konfliktu, kad viņš jūtās sēsts un bankrotējis emocionāli. Tā ir vislielākā nebrīve un cietums. Tāpēc Jēzus saka: sakārto šīs lietas, kamēr tu esi ceļā, lai tavs ceļš arī savā ziņā var palikt patīkams. Jo Jēzus saka: es esmu nācis nest dzīvību un dzīvības pārpilnību, nevis rūgtuma pārpilnību, nevis nepiedošanas pārpilnību, nevis aizvainojumu pārpilnību, bet dzīvības pārpilnību. Bet visas šīs uzskaitītās lietas, viņas mūs attur no dzīvības. Tā ir kā inde mūsu ikdienā. Tāpēc spēr pirmo soli, nāc Dievu priekšā ar lūgšanu un ar jautājumu: Dievs, kas ir tās lietas, kas man atņem dzīvību? Kas ir tās lietas, kur man ir vajadzīgs izlīgums, kamēr es vēl esmu šajā dzīves ceļā? Un kad Dievs uzrādīs tev šīs lietas, lūdz un spēr praktiskus soļus. Jo tas, cik ilgu laiku tu pavadīsi cietumā, ir atkarīgs no tevis un tavas rīcības, jo Dieva žēlstība ir pār tevi. Tev atliek tikai nākt pie viņa lūgšanā un jālūdz viņam spēks sakārtot kādas lietas savā dzīvē. Un lai viņš ir tas, kurš dod labo gribu un izdošanos. Jēzus ir izdarījis visu, lai tev vairāk nevajadzētu dzīvot cietumā.